Labdien! Esiet sveicināti Latvijā vienīgā koģenerācijas iekārta ražotnē Liepājā, UPB Enerģija. Es esmu UPB Enerģija valdes priekšsēdētājs. Nāciet, parādīšu par ražotni. Koģenerācijas iekārta ir iekārta, kur mēs vienlaicīgi saražojam gan siltumu, gan elektroenerģiju. Šeit mēs ražojam koģenerācijas iekārtas, kad darbojas ar iekšzemes dzinējiem. Ir arī citi veidi, bet tās ir tās, ko mēs ražojam šeit uz vietas. Iesim parādīšu no procesa paša sākuma, kā tas viss top. Šeit ir tā vieta, kur sākot ar izēvielām, vienkārši metāla turbām vai profiliem, mēs pamazām liekam kopā un ražojam produktu ar augstu pievienoto vērtību. Otrā pusē ir otra sadaļa, dzinēji, visas pārējās komponentes, saliekot to visu kopā. Līdz beigām mēs nonākam līdz koģenerācijas iekārtām. Šeit var redzēt pusfabrikātu jau vienu. Šis ir sākums, kā jau tie dzelži ir sākuši pārtapt kaut kādā sastāvdaļā. Šis ir iekārtas rāmis, uz kā tālāk tiek montēts dzinējs, ģenerators un visas pārējās sastāvdaļas. Ja parasti pierasts, ka šāda veida ražotnes Latvijā pārpirkuši vai izveidojuši ārvalstu investori, tad šis ir gluži pretējs piemērs. UPB Enerģija radās Latvijas uzņēmumam UPB, agrāk pazīstamam kā Ulda Pīlēna birojam, nopērkot Šveices uzņēmuma apakšvienību Vācijā, uz kā pamatiem tad arī radīts tas, ko šobrīd redzam Liepājā. Sākumā bija doma taisīt ar vienu Šveices ražotāju kopuzņēmumu šeit Liepājā. Tieši ražot arī koģenerācijas iekārtu. Šim uzņēmumam pašam neklājās viegli jau tajā laikā, un viņš patiesībā bankrotēja. Un tas, ko mēs izdarījām, mēs pārņēmām viņu Vācijas struktūru vienībā ar inženieriem, ar servisu cilvēkiem, ar pārdošanas komandu. Pārņēmām mazu komandu, kas tur ir, ar esošiem jau servisu objektiem pa visu Vāciju. Uzreiz sākām attīstīt paši savus modeļus, prototipus. Un 2008. gadā jau mēs šajā pašā ražotnē arī izgatavojam jau pirmos dzinējus jau pēc mūsu pašu zīmējumiem. Pirmie zīmējumi tapa pa lielam izmantojot tieši vācu inženierus. Tad pamazām mēs liekam klāt cilvēkus ražošanā šeit, audzējam to zināšanu bāzi un mēģinām to visu pārnest uz šejien. Šobrīd jau, ja mēs strādājam pie jauniem dzinējiem, jauniem prototipiem, tad to jau mēs darām šeit ar Latvijas inženieru palīdzību un sadarbojoties joprojām ar vācu, bet tad jau tā ir tāda kolektīva un vienlīdzīga sadarbība, kad vienkārši komanda kopā mēģina atrast to labāko, izdomāt labāko risinājumu, ko mēs varam piedāvāt. Principā mēs nopērkam atsevišķu dzinēju, mēs nopērkam metāla trubus, mēs nopērkam vadus, kontrolierus, liekam to visu kopā pēc mūsu izdomātas schēmas, pēc mūsu mēs esam izveidojuši šī iekārtas modeli, visu darbības schēmu un visu automātiku, vadību, to visu mēs liekam šeit un to. Mēs nepērkam jau izdomātu gatavus, lielus blokus, kaut kādus, kas jau ir ieprogrammēts, mēs visu liekam kopā šeit. Papildus koģenerācijai mēs varam arī pāriet nākošajā fāzē, kas ir triģenerācija, respektīvi siltumu vēl tālāk pārvērst augstumā un tādējādi. Ja tas kādam ir vajadzīgs, viņi var izmantot arī tehnoloģisku augstumu. Šīs visas stācijas, kas šeit šobrīd ir redzamas, tās tiek ražotas priekš vācu klientiem, kas šobrīd ir arī mūsu lielākie noņēmēji. Šeit var redzēt gala produktu jau, kurš atrodas mūsu testa zonā. Mēs šeit vienlaicīgi varam pieslēgt divas stacijas, notestēt, jo katra stacija pirms atstāja rūpnīcu tiek vairākas diennaktis darbināts šeit, pārbaudīt dažādos režīmos, ka tās prasības, ko mēs no klienta esam saņēmuši, ka viņas ir izpildāmas un iekārta atbilst visām kvalitātes prasībām. Šādas stacijas uzstāda vietās, kur ir vajadzīga vienlaicīgi gan siltums, gan elektrība. Pie tam ļoti bieži pamata vajadzība ir siltums. Vācijā šādu staciju mierīgi varētu uzstādīt pie liela sporta kompleksa, piemēram, kur ir vairāki baseini un citi siltuma patērētāji, kam ikdienā vajag lielu siltuma apjomu, lai viņu neizmantotu, lielu tālu centrālu, kas varbūt vasarā šos lodzes arī nemaz nenodrošina. Tiek uzstādīta šāda stacija, kas saražo siltumu vajadzībām, plus arī elektrību. Mazākās stacijas, kas ir ar 50 kW jaudu, viņas sāksies cena ap kādiem 60–70 tūkstošiem eiro atkarībā no izpildījuma un komplektācijas. Lielās attiecīgi, 250 kW varētu būt jau kādi 200 000 eiro apmēram. 2006. gadā sākuši ar gāzes koģenerācijas stacijām, UPB Enerģija strauji audzējuši savu piedāvājumu. Jau spējot izmantot arī visdažādākā veida biogāzes, sintētisko gāzi, naftas gāzi, šajā procesā apliecinot savu konkurētspēju.
Ir Vācijā tādi paši uzņēmumi līdzīgi, kas mūsu konkurenti, kas arī mēģina iet šajos virzienās, un mēs varam paskatīties un novērtēt to, ko mēs esam izdarījuši, ko viņi ir izdarījuši. Un ir, kur mēs varam no viņiem pamācīties, un ir, kur mēs varam konstatēt, mēs šo īstenībā esam atrisinājuši daudz labāk kā viņi. Tāpēc, mēs no tā vairs īsti nebaidamies, ka tur ir Vācija, kas ir tehnoloģija lielvalsts. Mēs domājam, ka mēs šajā lauciņā varam arī šeit kaut ko jaunu uztaisīt, kas var būt labs produkts tirgū. Mēs neesam to lielo ražotāju kategorijā, bet cik lieli mēs esam, nesen tieši bija viens vācu žurnāls veids tādu pētījumu par koģenerācijas iekārtu ražotājiem tieši uz šādiem gāzes motoriem Vācijā. Un top 20, mēs šajā top 20 pēc dažādiem kritērijiem jau parādamies. Citur 20. vietā, citur varbūt kādu vietu augstāk, bet tas ir zināms rādītājs, ka Vācijā mēs skatāmies kā vācu ražotājs un uz kartes esam atzīmējušies. Ko mācīties no UPB Energy pieredzes, attīstot sarežģītus projektus un iekarojot ārvalstu tirgus? Lai to noskaidrotu, kopā aicinājām ekonomikas ekspertu Jāni Gaibišeli, bijušo enerģētikas ministru Juri Ozoliņu un arī uzņēmumu vadītāju Daini Bērziņu. Bez liekuļošanas jāsaka, tā niša, ko UPB ir atradis, ir ļoti cerīga. Vispirms jau jāsaprot, ko cilvēkiem piedāvā, un jāspēj izskaidrot, kāpēc viņiem to vispār vajag. Ja mēs izstāstīsim, mēs pārdodam dzelzceļa gabalu, no kur nāk ārā siltums un elektrība, viss ļoti skaisti, bet ko tas man reāli nozīmē, tāds klienta jautājums būs. Pēc būtības viņš jau nepērk koģenerācijas staciju. Viņš pērk siltumu, viņš pērk elektrību, viņš pērk kaut kādu ekonomisku ieguvumu kaut ko sev nākotnē. Un es domāju, tas gan UPB, gan citu uzņēmumu skatījumā, ja viņi vēlās attīstīt, tad saprast, ko tad viņš pēc būtības, kas ir tas, kas klientam ir vajadzīgs. Šajā gadījumā uzņēmums trāpīs desmitniekā, norāda Juris Ozoliņš, jo enerģētikas jautājums kļūst arvien aktuālāks un gudri risinājumi aizvien pieprasītāki. Koģenerācijas stacijas ir tieši šāds – gudrs risinājums. Pašreiz tā ir pilnīgi, viss tā modernā tehnoloģija, lai iegūtu pārstrādāt cieto vai gāzveidu kurināmo. Ja mēs skatāmies, zināmā nākotnes periodā, es domāju, ka tā niša būs. Tā virzība uz to, lai enerģētikas ražošana būtu efektīvāka, viņi noteikti saglabāsies. UPB Energy lielākā veiksme bijusi Vācijas speciālistu zināšanu un pieredzes iegāde, ļaujot to pārnest uz Latviju. Tas jau ļauj pašiem radīt tādus produktus, kādus bez šīs zināšanu bāzes nebūtu iedomājams īstenot. Iet šādā lauciņā pilnīgi no nulles, mēģinot izaudzināt cilvēkus šeit pat Latvijā bez šīs ārzemju kompetences, bez Vācijas pieredzes. Mums tas prasītu vismaz lielu daļu no tā laika, ko jau pati Vācija šajā segmentā ir nogājusi. Tad tas mums prasītu varbūt 10, 20 gadus, kamēr tiekam līdz tam līmenim. Bet tā mēs salīdzinoši īsā laika sprīdī varam pārņemt šo pieredzi, kas ir tur, uzsūkt viņu un tad jau sākt pilnveidot, ejot kopā ar viņiem tālāk. Ir bijusi vīzija, ir bijusi saskare ar modernu tehnoloģiju un acīm redzot ar modernām biznesa metodēm, kuras ir izmantotas. Un šeit notiek divu veidu pārneses, gan tehnoloģiskā pārnese uz Latvijas apstākļiem vai arī uz citām valstīm, kur darbojās UPB, un tieši tās inovācijas. Katrā ziņā, lai arī neesam liela valsts ar bagātīgiem dabas dotiem resursiem, Latvijai nevajag bīties doties eksporta tirgu virzienā, jo galvenā bagātība mīt mūsos pašos, pārliecināt šie vīri. Galvenais jau, kas jāizmanto, ir tās pelēkās šūniņas, kā saka. Bez šī resursa izmantošanas viss pārējais, vai ir izēvielas vai nav, tas jau pat nav būtiski. Citi resursi, ja mēs nemācēsim to izmantot primāri, tad viss pārējais nekas nesanāks. Ja pastāstās Latviju, tad es domāju, ka lielā mērā Latvijas uzņēmumi ir daudz fleksibilāki nekā, kaut kāda liela Eiropas vai liela pasaules koncerna. Un tas tiek novērtēts. Pat Latvijas kontekstā šīs priekšrocības, kas ir mums kā mazai valstī, kad mums ir ikdienā tā saskaras starp dažādām kultūrām, austrumu, rietumu, tās ir lietas, ko mēs ļoti labi varam izmantot. Tiem pašiem rietumniekiem varbūt iet uz austrumu pusi strādāt ir ievērojami grūtāk nekā mums. Mēs viņiem esam arī rietumnieki, un otrā pusē mēs esam nedaudz jau austrumnieki. Un tās ir lietas, ko mēs varam izmantot un kas ir jāizmanto. Bet jau atgriežamies Latvijas rietumu krastā, Liepājā. Šurp labus speciālistus UPB grupas uzņēmumu vilina jau gadiem ilgi. Jaunākais burkāns uzņēmumu rokā – māja, kurā izmitināt jaunos speciālistus.
Mums vienkārši ir jāpiedāvā šie dzīves apstākļi konkurētspējīgi, jo mūsdienās, ja mēs skatāmies tā no cilvēku viedokļa, no transporta iespēju viedokļa, tad vai mēs atrodamies, ja mēs, teiksim, dzīvojam Daugavpilī un pārceļos uz Liepāju vai pārceļos uz Berlīni un, teiksim, reizi nedēļā braukāju prom atpakaļ, tad tas laiks ceļā īstenībā jau paliek ļoti vienāds, viens un tas pats pāris stundas katrā virzienā. Ja cilvēks ir gatavs pārcelties, tad mums ir jābūt spējīgiem un gribošiem viņu motivēt pārcelties tieši uz Liepāju, nevis kādu citu vietu. Un šādu māju mums tāpēc jau ir otrais projekts. Viena jau mums ir jau vairākus gadus, viss pilni apdzīvot, un šī ir pat saremontēta, nodota eksploatācijā un sāk pirmie iemetnieki jau parādīties. Viens ir sadzīves apstākļi, tādas lietas vai atalgojums, bet pašam personīgi ļoti būtiski, lai darbs ir interesants. Ja tas tā nav, tad tur ilgtermiņā nekas nesanāks. Interesanti ir, jo visu laiku mēs meklējam jaunas lietas, un ja viena lieta ir izdarīta vai kaut kāds progress ir panākts, uzreiz mums ir nākošais izaicinājums. Vienalga, vai tas ir jaunu produktu ieviešana, par ko mēs runājam iepriekš, vai jauni tirgi, visu laiku tie uzdevumi nāk klāt un mainās, un tā vide ir ļoti dinamiska. Un arī piesaista tas, ka mēs esam vietējais uzņēmums, bet mēs ejam paši uz ārpusi. Atšķirībā no tā klasiskā modeļa, kad ir ārzemju investori šeit, mēs ejam uz ārpusi. Tas arī var būt tāds savu veidu patriotisms par to, ko mēs darām ārpusē. UPB Energy ir vienīgais koģenerācijas staciju ražotājs Latvijā, kas radies latviešu uzņēmējiem, pārpērkot vācu speciālistu zināšanas. Viena no pirmajām vietām Latvijā, kur tika uzstādīta pašu radītā stacija, ir šepat Liepājā pie dzelzbetona salikumo konstrukciju rūpnīcas, kas nodrošina tai tehnoloģisko siltumu. Šī rūpnīca mums ir interesants izmēģinājuma poligons pašu stacijām, jo tie darbības apstākļi ir diezgan skarbi. Ir putekļaina vide, un viņai visu laiku jādarbojas, lai nodrošinātu to procesu. Viņa ir svarīga, un mēs esam tepatās tuvu saviem speciālistiem un varam viņu visu laiku uzmanīt un analizēt darbības rezultātus. Varbūt tas tā lepni skanēt, bet mums nav bijušas nopietnas problēmas arī visu šo darbības laiku. Šī ir stacija, ar ko mēs sākām šāda veida iekārtājumu ražošanu, un šobrīd mēs esam pārgājuši jau pāris līmeņus augstāk uz lielajiem projektiem biomasas koģenerācijas stacijām, ko arī parādīsim, kā tas izskatās dzīvē šeit pat Liepājā. Braucam! Mums ir bijuši klienti gan biogāzes rūpnīcas, zemnieku saimniecības, gan arī lielāki klienti, kā piemēram Latvijā Daugavpils siltumtīkli, kas ir uzstādījuši vairākas mūsu iekārtas. Lielajiem klientiem, kā piemēram Vattenfall, tās mūsu stacijas ir interesanti ar to, ka viņi var uzstādīt šādas stacijas attālākos dzīvojamos rajonos siltumtrašu galos. Un tādējādi viņi nodrošina ar mūsu stacijām vasaras siltuma slodzi, nedarbinot lielās siltuma ražošanas jaudas, nepumpējot pa siltumtrasēm garām siltumu, kur attiecīgi liels zudums. Vasarā tad šādas iekārtas decentralizētas atsevišķos dzīvojamos rajonos nodrošina šo rajonu vajadzību pēc siltuma, plus vēl saražo arī elektrību, kas to visu padara izmaksu ziņā efektīvāku. Tālākie punkti. Geogrāfiski laikam tālākie punkti būs ASV, kur ir mūsu koģenerācijas stacija. Bez koģenerācijas stacijām mēs esam uzražojuši arī speciālus konteinerus naftas platformām, un, ja nekļūdos, tad šīs platformas šobrīd stāv dažas Indijas okeānā. Tur mēs arī izmantojam pieredzi, ko mēs esam ieguvuši ražojot koģenerācijas stacijas un konteinerus priekš tām. Mums ciemos vai vizītē viens norvēģu klients, kurš ieraudzīja, ko mēs darām. Mums sāk prasīt, vai mēs varam uztaisīt kaut ko līdzīgu arī priekš naftas platformām, priekš viņu ugunsdzēsības aprīkojumu. Uztaisījām pirmās dažas un esam jau saņēmuši vairākus atkārtotus pasūtījumus un jau pat attīstījuši to kā tādu jomu, ko mēs darām. To mēs visu laiku tā mēģinām salikt kopā. Redzam, ka šeit mēs apvienot savu pieredzi enerģijā ar to, kas mums ir koncernā kopumā, teiksim, metāla apstrādē. Mēs liekam kopā un mēģinām radīt to jaunus produktus ar augstāku pievienoto vērtību, kas mums ir interesantāk arī no tirgus viedokļa, ko nevar tik viegli nokopēt.
arī tā tirgus potenciāls, peļņas iespējas ir tomēr lielākas. Tas nav standarta sēriju veida ražošana, ko vienkārši var sākt uzstāt labāku iekārtu un tikai kopē. Tomēr līdz šim lielākais UPB Energy īstenotais projekts meklējams nevis aiz Skreideviņām jūrām, bet gan tepat Liepājā. Patreiz mēs esam atbraukuši uz Liepājas enerģijas biomasas koģenerācijas staciju, un blakus viņai ir biomasas katlu mājas būve, kas patreiz ir būvniecības procesā. Staciju mēs pabeidzām būvēt pagājušā gada oktobrī. Viņa nodot eksploatācijā un funkcionē jau tūlīt būs gads. Viņi var ražot tagad Liepājas pilsētā siltumu, izmantojot vietējo resursu šķeldu. Tāpat arī elektroenerģija tiek ražot, izmantojot vietējo resursu šķeldu. Iedzīvotājiem arī jāmaksā mazāk par siltumu. Liepāja bija augstāko cenu galā, bet patreiz šādu projektu realizācijas rezultātā viņi pavirzījusies uz vidusdaļu. Šķelda tiek saražots siltums, kurš tiek padots tālāk termoainas veidā uz siltumaini, un tiek saražots tvaiks, kurš griež turbīnu. Ar tvaika palīdzību tiek ražota elektroenerģija, bet, lai saražotu tvaiku, mums ir nepieciešams siltums. Tā ir koģenerācija, jā. Lai arī šeit izmantotas austriešu un itāļu ražotas iekārtas, UPB Energy arī šajā gadījumā atraduši iespēju no gūtās pieredzes paplašināt savu darbības lauciņu. Ir jaunas ambīcijas un izaicinājumi, jo mēs ar šiem savu ārzemju partneriem turpinām veidot sadarbību arī citos projektos Austrijā. Mēs ar saviem holdinga uzņēmumiem varam daudz ko ražot priekš viņu projektiem, viņu iekārtām un palīdzēt viņiem ātrāk realizēt savus projektus. Biokoģenerācijas stacijas izveides ilgums bija tikai 11 mēneši, ieskaitot projektēšanu, iekārtu ražošanu, būvniecību un visu pārējo. Šis ir kaut kas jauns, bet kā mūsu ārzemju partneri ir teikuši, ka tādu projektu izbūvēt tādā termiņā, tas arī viņiem būtu bijis liels izaicinājums ar visu viņu pieredzi. Tā kā priekš mums tas bija vēl lielāks izaicinājums, bez tādas konkrētas šādas pieredzes. Kas tāds, acīm redzam, nebūtu bijis iespējams, ja UPB Energy būtu viens pats atsevišķs uzņēmums, nevis daļa no daudz lielākā UPB holdinga. Šī projekta realizācijā ir iesaistīti gandrīz visi holdinga uzņēmumi. Sākot ar projektēšanas biroju, kur piedalās projektēšanas inženieri, projektē ēku, tehnoloģisko iekārtu izvietojumu, sasaisti, dzelzbetona rūpnīcu, jo tiek izmantots dzelzbetons, transportbetons, metāla konstrukcijas, logi. Tas ir absolūti visa holdinga uzņēmumu kopdarbības rezultāts. Tas arī mums palīdz ievērot termiņus, jo mēs, darbojoties komandā, varam to visu izdarīt. Holdinga pirmsākumu meklējam turpat vai pirms 23 gadiem Liepājā, kad vietējais arhitekts Uldis Pīlēns atvēra savu arhitektu biroju. Šobrīd, atskatoties pagātnē, viņš pārliecināts, ka attīstība, kuras rezultātā tiek nodarbināti jau gandrīz 1400 darbinieku, bijusi visai loģiska. Es to kaut kad netīšām nofiksēju, ka mans diploma darbs faktiski lielā mērā tas bija Erfurtas vecpilsētas reģenerācijas projekts, iezīmē 4 svarīgas tēmas papildus arhitektūrai. Protams, arhitektūra pilsētu būvniecība ir pāri visam, bet zem viņa apakšā bija modernā būvniecība ar stikla alumīnija izmantošanu, ar saliekamām dzelzbetona konstrukcijām, ar metāla konstrukcijām un ar daudzām alternatīvās enerģijas risinājumu. Siltumsūkņi, saules baterijas, koģenerācijas stacijas, tas ir tālais 1980. gads. No šodienas viedokļa kaut kas iezīmējās apaļu kompozīcijai, ka pretējā gadījumā tas varbūt būtu nedaudz dīvaini, teiksim, tā enerģijas tēma, bet drusku apskatoties atpakaļ, acīm redzot, tas ir kaut kā, ne jau tik tā ļoti organizēti, bet attīstījies uz šiem holdings ir būvējis uz šiem 4 pīlāriem, un acīm redzot, tas ir zemapziņā kaut kur attīstījies visu laiku līdzi. Tas ir mūsu atspērienu laukums. Mēs esam pēc būtības holdingā, tagad mums ir šobrīd 23 gadi tūlīt būs. Ja. Mēs esam sagatavojuši laukumu ļoti jaunai, interesantai tehnoloģiskai attīstībai. Mēs esam radījuši tos LEGO klucīšus, ar ko var likt kopā augstāku pievienoto vērtību, augstāku intelektuālu tehnisko potenciālu. Un, ja mēs redzam apkārt arī cilvēkus, kas pie mums darbojas, tie visi ir jauni cilvēki. Tas ir milzu potenciāls. Nākamam augstākam izrāvienam, sarežģītākam izrāvienam, būvniecības tehnoloģisko komponentu salikšanai kopā. No šodienas redzes viedokļa, skatoties atpakaļ gaitā, kā mēs esam veidojuši holdingu, taiskaitā īpaši šo enerģētikas tēmu, jo var jau teikt, ka mēs it kā esam nosacīti sakot
Mēs neesam ne elektriķi, neteiksim tam līdzīgi, bet es domāju, ka metodu domāšanā, inovācija kā metode, kā pieeja ir tā, kas faktiski ļauj ieiet daudz dziļākās tēmās, daudz profesionālākās tēmās iekšā, jo tur ir cilvēki, tur ir zināšana kopums. Automātiski tā mazas nācijas organizēties spēja paņemt no šīs milzīgās pasaules zināšanas kopuma to labāko. Mēs ar šo UPB enerģiju gājām šo ceļu. Mēs vienkārši apvienojām ar to mūsu menedžmentu, ar to mūsu struktūrālo domāšanu šīs kompetences, kas tepat ir durvju priekšā, Eiropā, ar to es domāju, Amerikā, tehnoloģiskās zināšanās, alternatīvās enerģijas filozofijās. Ja. Katrā ziņā šeit, acīm redzam, netiek slimots ar mazvērtības kompleksiem. Ko mēs? Mums taču tik grūta vēsture bijusi, un vai tad kāds mūs vispār gribēs tur plašajā pasaulē? Te šādas runas nedzirdēsiet. Starp mūsu darbiniekiem ir cits runas. Kā mēs to varam dabūt gatavu, kā mēs varam radīt, kā mēs atrisinām šo problēmu. Tā kā es domāju, ka šeit apkārt jūs neatradīsiet ārkārtīgi daudz šādas ideoloģijas piekritējas. Ir otra lieta, es domāju, ko varētu teikt cilvēkiem, kas domā šajās kategorijās, mēs jau neko un tam līdzīgi. Ja negribas sevi uzņemties kaut kāds uzdevums, tad arī netiek galā ar tām problēmām. Automātiski tas horizonts ir jāizbīda pietiekami tālu. Un no nācijas, ticiet man, es pietiekami daudz tagad biznesa vidē es bijis apkārt, vismaz Eiropā un tam līdzīgi. Nesam mēs ne ar ko sliktāk. Mums ir daudzas komponentes, kas ir pat ievērojami labāk. Un tās ir kopjamas komponentes, un tāpēc arī uz to ir jāstrādā. Pastāvēs, kas pārmainīsies, ja mēs dzīvojam līdz kategorijās, kad visu laiku turot vienā smadzeņu puslodē, ka mēs esam bijuši 700 gadu apspiesti, un paskatīsimies pasaulē, kurš tad nav bijis apspiests tādā vai citādā formā, vai sociālās plaknēs, vai reliģija ziņā, vai nācija ziņā, tad ar to domu nevar veidot rītdienu. Rītdiena jāveido ar domu, kā mēs šo pasaules vai nāciju varam piemērot vislabākā iespējamā formātā. Nevis kā mēs ar to savu pagātnes smagumu un astu faktiski ievelsimies iekšā šajā nākotnē. Es esmu par aktīvu pozīciju, es esmu par to, kad maināmies līdzi, meklējam nācijai labāko ierastāko formu, paturot prātā pamatvērtības. Tās maz nav tik daudz. Kā viena no svarīgākajām, Uldis min piederību savai valstī. Es domāju, ja cilvēkam noņem jaunam, vidēji vecākam cilvēkam šo piederības komponenti nost, kāpēc viņš attīstās, tad tie individuālie panākumi, kas katram var būt vienam sportam, otram biznesā, trešam kultūrā un tam līdzīgi, viņi nav ne uz pusi vērti, ja nav šī komponenta, kur tu liec šo savu pievienoto vērtību, ja viņi vienkārši pazūd visumā. Un tāpēc šī piederība valstī, piederība kādai nācijas kultūrai ir ārkārtīgi svarīga, man izpratnē visās sadaļās, tā izskaitā biznesā. Un nu pārceļamies uz 2030. gadu. Kādu gan sevi pēc 17 gadiem redz UPB Energy? Domāju, ka tas fokus joprojām būtu meklēt visu laiku jaunās lietas, sekot līdzi jaunajām tehnoloģiju attīstībām un būt priekšējā plānā šādā ziņā. Un es ceru, ka 2030. gadā, ja mēs šobrīd esam varbūt negluži pašā priekšā, tajā brīdī mēs varētu būt jau pašā priekšā šo jaunu tehnoloģiju attīstībā, pat teikt, radīšanā. Ja mēs paskatāmies UPB kopējā koncernu vēsturi, tad tas ir sācies pirms 22 gadiem ar vienu arhitektu biroju, un pamazām tas ir izaudzis līdz plasmas logu ražotnei, metāla konstrukcija ražotne, dzelzbetons, enerģija, tagad arī jaunā mašīnbūves rūpnīca. Uz šīs te zināšanas un pieredze to visu likt kopā un attīstīt jaunas lietas ir. Un, ja mums ir tā vēsturiskā bāze, mēs redzam, ko mēs 20 gados no nulles esam izdarījuši. Tad skatoties uz priekšu, es domāju, mums ir pietiekams pamats apgalvot, ka mums ir iespējas vismaz sasniegt daudz vairāk uz priekšu. Tā bāze, kas ir šobrīd, jau ir ievērojami lielāka par to, kas bija pirms 20 gadiem. Tā ir vienkārši mūsu filozofija. Mēs vienu lietu esam ieviesuši, mēs uzreiz skatāmies pēc nākošās. Vai tas ir sīks uzlabojums, vai tas ir liels jauns produkts vai jauna rūpnīca, tas pat nav tik svarīgi, bet mēs esam vienu lietu sasnieguši, saprotam, kas ir darāms nākošais un ejam uz priekšu. Un tā attīstība nepārtraukti ir svarīga, ja tiklīdz tu apstājies,
tad attiecībā pret pārējo vidi tu krīt atpakaļ. Un, lai neizkrist no aprits, ir visu laiku jāiet uz priekšu, nepārtraukti. Būt intelektuālā kustībā. Tas ir viena no pamattēzēm, ko mēs piekopjam. Būt intelektuālā kustībā nozīmē samērot savu attīstības tempu ar vien straujāku pasaules attīstību tempu. Un tāpēc mums jāstāsta šodien ir nevis, ko mēs varam darīt rīt, bet kāds ir scenārijs pasaulē pairīt un aizpairīt. Kā tādā veidā saulēcīgi jau virzīties virzienā, kur virzīsies pasauli. Ja tā ir prasība man pašam priekš sevis, pārējiem menedžmentam, jauniem cilvēkiem, uzņēmumam būt visu laiku kustībā, attīstībā. Redzēt rītdienas tēmas kā iespēju, saulēcīgi. Protams, Latvija var. Kāpēc lai Latvija nevarētu? Jautājums ir par citu, par spēles nosacījumiem, kā Latvija var vēl vairāk. Tas ir tas jautājums, ko mums šodien jāuzdod. To, ka Latvija var, tās nav šaubas vairs.